Es vispār esmu fotogrāfs. Nopietni? Nu, Man ir apskaties. profesionālā fotogrāfa izglītība. Jā? Kur tu Jā. mācījies? Rīgas stila un modes tehnikums. Esiet sveicināti Jāņēku ceļš podkāstā. Šodienas interviju mums ir ar šo brīnišķīgo zirdziņu, kurš negrib filmēties. Okay. Tātad, esiet sveicināti podkāstā Jātnieku ceļš. Šajā podkāstā mēs runājam visu ap zirgiem, ap zirgu treniņiem, ap zirgu labturību, kā arī brauc ciemos uz dažādiem stāļiem, pie dažādiem speciālistiem un cilvēkiem, kas jātnieku sportā ir ieguldījušies jau daudz gadus un kuriem ir liela pieredze. Un šodien esmu atbraukusi uz Smilteni pie Elzas Zaķes, un Elza nedaudz var pastāstīt par sevi, ar ko tu nodarbojies, kas tu esi, mazliet ieskicē. Čau! Mēs jau satikāmies, bet kas es esmu? Es nodarbojos ar iejādi, teiksim, visu savu dzīvi. Esmu vairāk iejādes puse. Jāju, darbojos ar jaunzirgiem, trenēju. Esmu arī iejādes tiesnesis nacionālais. Un arī visādos kursiņos arī piedalos tagad, starptautiskos. Un arī mums ir savs stallis, sava vieta, kur mūsu zirgi dzīvo. Un kā vispārēji sākās tavs jātnieku ceļš? Kā tu nonāci pie zirgiem vispār? Man mamma ir ar zirgiem saistīta. Viņa arī jāja tā kā pirmā ģimenē vienīgā. Un tad es arī uzaugu stallī. Tev nebija varianti, ja tev bija jāiet stāvā. Man nebija varianti. Es vienkārši man tur aizveda. Pirms vēl skolas vienkārši negāju ne bērnu dārzā, nekur. Vienkārši aizveda un izmet stallī. Un tad es tur augu. Un tev patika pašai? Es jau godīgi neatceros, bet laikam jau patika. Un tu jau bērnībā sāki ar iejādi vai konkūru, vai kā tev aizgāja tas, ka tu vairāk uz iejādi? Tāpēc, ka mamma ir iejādniece, viņa arī trenēja konkūru, bet tāpēc tā arī aizgāja. Man neviens nekad neprasīja, ko es gribu. Tā kā nebija tur baigās izvēles. Okay. Un tu esi kādās starptautiskās sacensībās piedalījusies, kādi tev rezultāti? Esmu piedalījusies starptautiskajās sacensībās arī vairāk. Mazā pie līmenī, kas ir mazā balvidē viens, kas būtu pie konkūra. Tā kā konkūrā mazais aplis, kas ir 130, 140. Tas ir daudz, tas ir augsts līmenis. Es vienmēr salīdzinu tos iejādi un konkūru, kas ir mazais aplis, ko jaunie jātnieki, ko juniori tur jāja vai lec. Un tā ir diezgan augsta konkurence. Salīdzinot tur ar vienu zirgu pagaidām pabraukāju, tad, kad bija vairāk. Nebija savs stallis, kur ielikt naudiņu, tad varēja pabraukt uz sacensībām vairāk. Kur tālākais, kur mēs bijām, bija uz Budapeštu. Mēs bijām divas reizes aizbraukuši. Polija. Pašā Polijā bija vairāk sacensības Polija. Kāds ir tavs augstākais rezultāts? Es pat nezinu. Tā kā starptautiskais vai es pat nezinu. Kaut kādu, es nezinu, 70%, man liekas, tas ir ļoti daudz. Tas brīvās izvēles programmā. Tas ir arī dabūtas godalgas, kur, teiksim, nav tik konkurence nav stipra, protams. Jo, teiksim, tas zirgs, ar kuru es arī ar vienu arī braukāju, tas nav iejādes zirgs. Tur ir vesels stāsts, kā tas sākās. Tas bija Jarikam konkūra zirgs. Bet viņa ļoti gudra. Viņa zināja, ka 2 reizes vajag apstāties maršrutā. Tad viņa ies uz stalli ēst muslīti. Daudz zirga, man liekas, tādi. Viņa ļoti, ļoti bailīga, jūtīga. Un konkūrā katru reizi tev ir kaut kas cits. Ir cits šķērs, ir cits laukums. Un tajā brīdī, kad Jāriks negribēja vairs jāt viņu, jo, tu nekad nezini, kad viņa apstāsies. Vai viņa maziņa ātra, vai tu tur uzvari, vai tu tur nokrīti. Cik tev gribās sisties, teiksim tā. Un nebija ko jāt, un sāku jāt vienkārši. Un arī ir tie zirgi, kam nedara tas konkurs, kam vajag to iejādes kvadrātu, lai visu laiku ir viens un tas pats, pa lielam. Kādu saproti, vai zirgs ir domāts iejādē vai konkūram? Kā to var noteikt vispār? Pirmais jau ir pēc, ja tu gribi labi iejāt, tas ir pēc gaitas.
gaitas, brīvums, elastība. Jo viņš brīvāk, skaistāk iet, jo viņš tā kā vairāk potenciāls viņam ziejādi. Nu, jā, jo tur tās gaitas tur vērtē konkurā, tev vienalga kvalitāti, elastību, cik viņš varēs sakopoties. Tā kā uzbūve. kaklu arī skatās, jā. Arī skatās, nu es neesmu profesionāls šajos jautājumus, tur kaut kāds zirgu vērtētājs ir vairāk jāpaintervē varētu būt. būt. Tā kā, nu ar viss ir pieredzi, tu ņem kaut kādu zirgu, strādā, skaties, kā viņš strādājas. Bet, nu, galvenais jau, kā, man liekas, visi teikt, lai viņš grib darīt. Jā. Lai viņš grib darīt. Tā kā tā ķēve arī, viņa vienmēr gribēs darīt. Viņa nebūs, kad viņa būs nogurusi, bet nebūs tā, ka viņa tur piežmiegs tev ausis un, šodien negribu. Jā. Viņa tāpatās ies un darīs. Tas Un ķēviem centīsies. baigi reti, ne? Ķēvis jau parasti tādas kašķīgas, ne? Man patīk ar ķēvēm strādāt. Es izvēlos Jā? ķēves. Man Kāpēc? ir bijušas vienmēr vairāk ķēves. Un tā kā man tā jāšanas, nezinu, stils strādāšanas ir vairāk. Tā kā ar ķēvēm. Tev Man patīk tā kā sarunāt, tā kā jā, kastrā tam tev ir, Izlocīties, jā, jā, tur tā ir kā. jāpaskat, nu, ērzeļiem vispār, tā kā man nē, kaut gan mums tagad ir viens ērzels, viņš ir ļoti jūtīgs tāds, bet man kaut kā patīk ar ķēvēm. Nav tā, ka ar visām ir grūti. Jā. Jāatrod savus kaut kādas pareizās podziņas, ja viņā. Jā, bet Un tev joprojām ir tas iedziņš, ar viņu vēl startē? es startēju šo sezonu, jā, viņš tagad ir aplokā, ir vēl. Un līdz cik gadiem vispār tāds iejāds zirgs var darboties? Nu, startēt sacensībās tādā balvā lielajā, ko tu teici. Ja godīgi ir noteikti, man liekas, ir noteikumi. Man liekas, ka viņus varbūt grib izmainīt, bet arī 19 gados tikko tur viens ir Nopietni, jā? un uzvarēja starptautisko Wow. Prix. Vienkārši jāskatās, nu, kā tas zirgs jūtās vairāk, Jā. jā? Man liekas, varbūt, ka ir kaut kāds vecuma ierobežums, bet, nu, Man liekas, konkurā nav, ne? Es pat nezinu. varbūt, ka nav. Konkuram, man liekas, tie zirgi ātrāk Nu, jā. Nu, tā kā izšai visu savu. Jā, man liekas, konkurss bišķiņ tāds bīstamāks, jā, un iejāda bišķiņ tāda tehniskāka. Jā, tā varētu teikt. Nu, bīstamāks. Nu, zin kā, tas zirgs var lecienā tur krist un kristies čērslī iekšā. Iejāda bišķiņ. Viss, kas var notikt, nu, konkurai var arī tur tā kā iejādē, teiksim, tās schēmas ir jau diezgan ilgu laiku viens un tās pašas, kas tev nav brīvās izvēles programma. Jā. Un konkurā jau tas līmenis, man liekas, nu, tas ir mans iejādes skatu punkts, ka tie maršruti ir sarežģītāki un tie šķēršļi ir milzīgāki un vēl sarežģīgāki un vēl milzīgāki. Iejādē, tā kā viss, nu, nav tā kā vēl Viņas sarežģītāk. nemainās tās schēmas vispār iejādēs? Ir standarta schēmas katrā līmenī. Ir 3 schēmas. Grand Prix ir 2 schēmas. Tad ir brīvās izvēles programma. Ko tas nozīmē? Pastāsti. Brīvās izvēles programma ir, ka tev ir doti elementi, kas tev tur pieņemsim. Piruets, lēkšos, soļi, tur pieņemšana pa labi, pieņemšana pa kreisi, kāju maiņas, nu, jebkurā līmenim. Un tev ir laiks, kas ir kaut kāds līdz 4,5, 5, 6 minūtes. Un tad tev pašam ir jāizdomā schēma, un tu pieliec klāt arī savu mūziku atbilstošu. Tev patīk tāda schēma, jā, izdomāt pašai? Izdomāt, Tas ir viegli vai grūti vispār? Es kā konkuristes neesmu tajā iekšā. Es domāju, tas var būt tā diezgan grūti. droši vien esi redzējusi kaut kur YouTube, kad Esmu tev ir, redzējusi, jā. protams. Agrāk man patika. Tagad man tā patīk, jā, tās klasiskās schēmas vairāk. Jo tev arī tev ir jāpaspēj tajā mūzikā, tev ir pašam ar sevi, tā kā tev ir jādomā, kā tu jāj, un lai tu vēl paspēj, ja tev ir, nu, ja tev tiešām ir tāds uztaisīts, ka tev katram elementam tur mainās kaut kāds. Jā. Kaut kāds. Bet, nu, protams, galvenais ir jāspēj mūzikas, kas tev patīk. Ja? Jā, un tad ir Tad forši. aiziet ritmā viss. Tad tā kā, aiziet jā. forši, jā. Un kā tam zirgam tu iemāc tajā ritmā iet tieši tā, kā vajag?
Kā tu, labi, mūziku atrast, tas varbūt būtu viens. Nu, Bet... tāpat tās, nu, labi, ir daudz arī šajā mūzikas, kas tiešām pelna uz to naudu un taisa mūziku. Tikai. Jā, nopietni. Jā. Kas taisa mūziku. Es pati taisu sev mūziku, bet tā padās to. Kā tu pati taisi savu mūziku? Nu, ir YouTube.com. Jā. Tu nokačā tur kaut ko atrodi, kaut kādus, kas tev patīk, pārsvarā bez vārdiņiem. Tad tu ņem to visu. Un ritms galvenais, ja tas... Ritms ir pats galvenais vispār, bet tas ir pats sarežģītākais. Un piestāv. Nebūs tik viegli arī vienā ritmā nojāt. Un cik ilgi tev aizņem process atrast to dziesmu, izdomāt to schēmu, kā tu tur vēl to jāsi, vēl izmēģināt to visu? Nu, tad tu sāc domāt, tad tu pajāji kaut kādus tos elementus. Saproti, kā tev ir ērtāk, ja? Teiksim, vai tev šitais elements ir ērtāks no labā pagrieziena vai no kreisā pagrieziena. Kā man ir vieglāk, nu, teiksim. Vai es izdomāju, ka baigi labi izstīt, jūs tur baigi sarežģīti, ja? Es pamēģinu, nebūs pa sarežģīti, ja? Nav, lai nesmu izstās. Tad ir vienu reizi, ka tu to uzfilmē visu kopā, un tad pie tā video liec klātu mūziku. Tās 4-5 minūtes ātri paiet vispār, kad jāiet to schēmu. Man liekas, ka ļoti ātri, ne? Nu, ja tu vari manēžu rikšos, nu, vairāk par kādiem iesaucējiem, ja tu vari nosēdēt manēžu rikšos, tad ātri paiet. Jo, teiksim, tā ejādi ir interesanti tajā brīdī, kad tu pats to sāc darīt. Man daudz visādi arī ir cilvēki, kas garlaicīgi, bet, kad tu sāc pats darīt, tad ir interesanti. Kā tas ir pats darīt? Pats saprast, kas tur jādara. Nu, tā skatīties, tu ejādi tīpaši tos mazos zemos līmenīšus, ka tu nezini īsti, kas, nu tā, nu jāņāj, nu. Kad tu sāc pats mēģināt to visu izjāt, nu nemaz tik viegli nebūs un paliek interesanti. Tu zini tās visas schēmas no gala, sākot no pirmās līdz tai lielākajai schēmai? Nu, viņas tagad nav kādu laiku mainījušās, bet pa lielam, jā. Es viņas izlasu. Ja tu man pateiksi, es varu ātri izlasīt. Nu tā, angliski izlasu, un tad es zināšu viņas. Un tad pēc iespējas precīzāk. Man liekas, iejādē visu ņem skatās, jā? Gan kā tev zirgs izskatās, kā tu izskaties, vai pēc kā vērtē tos, un kā veidojas tie procenti vispār. Kā veidojas procenti? Tev ir jāizjāja noteikts maršruts, noteikts maršrutiņš, tāpat kā konkurā maršrutiņš, tikai par burtiņiem tajā kvadrātiņā. Un viņš ir sadalīts pa elementiem. Pat kā pirmais, tu tur iejāji paklanies. Otrais, tu tur aizjāji tālāk, pagriezies pagreiz. Trešais, voltiņu pie tā burtiņa uztais. Un tad vienkārši tiesnesis skatās un pa katru to liek atzīmi. Okay. Pa katru atsevišķi tur, nezinu, pieņemsim 7 ieliek. Un tad kopā savācās tie. Un ir tā kā katrā schēmā ir vienāds elementu skaits vai savādāks? Nē, katra ir atšķirīga. Un kā viņi izdomā tur 7,5 vai 7,2? Kā... Tu skaties visu to kopēju, un galvenais ir ritms. Pēc tam ir atbrīvotība, pēc tam ir kontakts. Tā kā visu to, un tad tu skaties precizitāti. Un kā kuram līmenim, protams, tur bērni un jaunzirgi nav tik svarīgi arī tur tas sakopojums. Un baigi jāpiešauj arī acis, teiksim, tu nes tajā. 7,5, nu 7 kā nē, bet no 8 arī vēl nē. Protams, ir arī tam kas jāj, tos pēc tam tās lapas visas viņš dabū. Un tad tev kā tiesnesim arī tev ir jāpamato, kāpēc tu esi, ielicis to atzīmi. Teiksim, lai zini, tev ir jābūt viedoklim, kāpēc tu esi ielicis, pieņemsim 4, ja. Jāuzraksta klāt. Ir viens tiesnesis vai ir vairāk tiesneši, jo kā viņi paspēja visu tās atzīmes salikt un vēl sarakstīt to visu? Ir tiesnesis tikai sēž. Tā kā mēs sēžam, es tikai skatos un es tikai runāju. Man ir mans cilvēciņš, kas liek atzīmīti, un arī pieraksta manas komentārus klāt. Un ir, mums Latvijā ir pa 2, 3 tiesnešiem
pārsvarā ir 5. Man liekas, lielajos sacensībās ir 7 vai pat vēl. Viņi sēž vienā vietā vai katrs kaut kur savādāk? Katrs sēž no dažādiem skatu punktiem, tāpēc arī atzīmes ļoti bieži vien var atšķirties starp tiesnešiem, jo, ir atšķirība, vai tu redzi to zirgu no dibena, ja? Tikai viņš iet kaut kur prom, vai tie, kas sēž sānā, redz no sāna viņus. Jā. Nu, bet katram tam tiesnesim ir savi tie elementi iedoti, vai visi vērtē? Nē, viss ir viens. Kā visiem ir vienādas lapas. Un tad visi vērtē visus elementus. Jā, un tad vienkārši kopējo izvelk. Bet kā viņi sadala? Viens domāja, tur ir 5, viens domāja, ka tur ir 7, vai viņiem vienādi jādomā par to visu, ne? Mācīja jau mums vienādi domāt par to, bet tā ir. Viens redz no zirga no aizmuguras, pieņems. Viņš smuki taisni iet prom. Bet tas, kas sēž sānā, redz, kad viņš tur ir saspriņas, vai viņam mute vaļā, viņš pretojās. Tāpēc. Kā viņi paspēja to uzrakstīt? Vienkārši viens cilvēks, kas saka, un otrs pieraksta? Jā. Tad jau tur ļoti daudz sanāk, tad jau 10 viņiem jābūt kopā. Ja Nē, tur ir jāmāk, kas man ir grūti, ir ļoti grūti, kā es arī trenēju. Man ļoti grūti ir no tās tiesneša puses, kad īsā komentārā 3 vārdos to galveno vai problēmu pasniegt visā pasākumā. Bet ir bieži, ka nāk sūdzēties un teikt, nē, es tur labi izjāju. Es vēl esmu jauns šajā. Sūdzēties nav problēmas. Nāc runā ar mani. Esmu atvērta diskusijai. Es arī esmu kaut kur varbūt tās pieļāvis kaut kādas kļūdas, kā mēs visi. Kaut ko arī neesam pamanījuši. Ir kas nāk sūdzēties, jā. Un nesim, ka nāk sūdzēties. Liekas, ka mēs tur speciāli ne viņiem vai kā. Es tā redzu. Jā. Es esmu tiesnesis, esmu tur ielikus tādu atzīmi, tad tu jau maksā par to, ka tu gribi, lai tevi novērtē. Jā. Nāc, mēs varam parunāt. Es pateikšu, kas man tur nepatika tieši. Ir bijuši vēl šovasar arī pāris tādi varianti. Un, tad daudzi domāja, priekš, ka man vajag tiesāt. Tāpēc arī ir ļoti maz tiesnešie. Bet jūs tad uzliekat augstāku atzīmi vai nē? Jūs tad tomēr atstājat to savu? Atstājam, neko baigi nemaina pēc tam. Tur, man liekas, drīkst kaut kādas 3 minūtes pēc schēmas beigām vēl kaut ko pirms apbalvošanas. Tur drīkst kaut ko mainīt, bet nē. Pēc tam tu vari tikai pabļaustīties tur. Patīk, ka viss slikti ir. Kā notiesā, tā arī paliek. Un kā tu vispār satrenē zirgu līdz tādam līmenim? Tas jau, man liekas, baigais darbs līdz tādai lielai schēmai satrenēt viņu. Jā. Viņam iemācīt, tās pievarētas un visu to. Viņš ātri vispār mācās zirgs, to ātri mācās. Kā kurš? Pa lielam ātri, man liekas. Tāpatās tas ir ilgs laiks. Tā kā no Grand Prix tu drīkst arī startēt no 8 gadu vecuma. Un mazo apli, man liekas, no 7 gadiem zirgiem. Tā kā... Tas jau ir jauns, teiksim, tas ir ļoti jauns zirgs. Tas 8 gados startēs, vēl 90 arī vēl tādi skaitās. Tādi. Un kas ir tāds vidējais vecums, kas startē tie iejādē? Zirgu vecums. Man liekas, kaut kādi 12, tā kaut kā. Tāds uz augšu. 8, 9. 8 tu baigi neatradīsi. Par retam, manuprāt. Un iedē jau vispār tās sacensības diezgan tādas mierīgas, vai ne? Un tad zirgam arī vieglāk koncentrēties, ne uz to visu. Nav tā kā konkurā tur mūzika, un daudz skatītāji. Salīdzinoši, jā. Salīdzinoši. Tas, ka visu laiku tas zirgs zina, kad viņam ir tas savs 1 kvadrāts. Viss kaut kas riņķī jau notiek. Un ir jau visādi. Es arī Polijā startēju vienās sacensībās, arī brīvā izvēles programma, un bija jauna mūzika, un iekšā tā kā hallē. Jā. Un ritīgi man bija tā kā bam, 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 un tas bam tā kā aizlido, atstās pret sienu. Tur tā jautri gāja. Zirgs arī baidījās? Ko tu piemēram, schēmas laikā, kas notiek, tev zirgs nobīstās, salacās, piemēram, vai aiziet šķībi. Tu turpini vienkārši, jā. Tev tā kā to lielu kļūdu izdara, kad 0 ieliek, piemēram, kad tu neesi to. 0 tev ļoti reti ieliks. Tikai, ka tu tiešām neesi izdarījis. Tāpat tās tur
nulli tev var ielikt, ja tev tur ir kāju maiņa pie tā burta, un tu tiešām neuztais, tev ir tikai atzīme par kāju maiņu. Ja tev tur ir kaut vai gabaliņš lēkšos kāju maiņu, un tad gabaliņš lēkšos, un ja tu tur neuztaisīsi to kāju, tad patās, ka tu esi gājis lēkšos jau. Nu, tur sarežģīti. Nullis tā par retam, ļoti reti. Parasti vismaz kaut kādu gabaliņu tas tur izjāja, lai tev var ielikt kaut ko mazāk. Ja? Bet bieži ir tā, ka tie jaunzirgi, kad tu brauc un viņi kaut ko salacās vai sabīstās. Protams, jā. Bet tu jau nepārdzīvo, ja? No tā notiek. Nē. Nav tā, ka viņi, zin kā, konkurē, tu citreiz pasaki trrr, un tas ir automātiski jau pāriet uz soļiem vai uz rikšiem. Nav tā iedēja, tu jā, viņš jau zina, tūlīt tur būs paplašināt, vai tūlīt tur vajadzēs apstāties, vai voltiņš. Ir, kas iemācās, kas daudz, es nejāju, personīgi es nejāju daudz schēmas tās. Es nejāju, es jāju pa gabaliņiem. Man tieši vajadzētu vairāk jāt tās schēmas. Bet tev obligāti mājās vajag to laukumu, vai, lai jātu to visu, vai tu vari arī vienkārši bez tā laukuma, piemēram? Es varu arī bez laukuma, bet es ieteiktu laukumu. Jo, ir atšķirība. Jā? Tomēr, jā. Tos burtiņus? Man personīgi burtiņus nevajag. Jā. Tev droši vien tu gribēsi, bet tev vajadzēs. Noteikti. Lai tu vari orientēties, kur tev kur ir griezt, kaut kas. jā. Jo, man liekas, pēc tam burtņiem viss ir arī sakārtos, no kura līdz kuram tev jāaiziet. Jā. Arī to laukumu baigi vajag jaunzirgiem. Jo, lai viņi, pirmkārt, viņš ir diezgan šaurs, 20 metri platumā un 60 garumā. Jā. Nav diezko viegli tur iestūrēt kaut kādu stūrīti. Jā, stūrīti, lai viņš nepazaudē līdzsvariņu. Arī neizkāpj ārā no turienes. Tā ir tev bijis kādreiz? Kas ir pārlec vai... Man nav bijis. Jā, tas baigi mīs, maziņa tā sieniņa. Jā, tur abās pavadiņās jāved, lai līdzsvarētu. Pirmo reizi aizbrauks sacensībām un ieies tajās sētiņās, tad noteikti nevarēs nojāt taisni gar sieniņu. Tas tev nebūs tā kā manēžā, tur gar bortiņu vienkārši stūrē taisni. Tas tāds šokā diezgan. Kā ponijiem arī vispār iet šitās schēmas? Kā Latvijā ar to ir? Tagad ir Latvijā arī parādījušies poniji un ir atsevišķa tā kategorija, tā kā poniji. Tā vispār iet ponijiem starptautiskās sacensības. Tur ir tie lielie poniji, kas ir tā kā mazie zirdziņi. Jā, ir diezgan sarežģīti. Bērni līdz, es nezinu, cik gadiem, 14, 15 ar viņiem jāiet, man liekas, varbūt pat 16, nezinu, konkrēti. Un viņi tāpat visu tās pioretes stājas, jā? Nē, viņiem ir tāds zemāks līmenis. Protams, viņi var uztaisīt to, bet nē, viņi poniju jāja parasti tikai savu poniju, kas ir tā kā otrās schēmas līmenis, kas ir bērnu līmenis. Jā. Tāds bērnu līmenis. Un kā tu vispār, kurš tev bija treneris, kurš tev pavadīja šajā visā, kurš tev iemācīja šo visu iejādi? Mana mamma laikam. Tas arī viss. Kas ir tava mamma? Mana mamma Gita Zaķe. Arī trenē. Gan iejādniekus tagad, gan vienkārši brīvā laika pavadītājs. Tā arī. Un, piemēram, ja es gribētu pie tevis iejādi trenēties, es varētu arī braukt kaut kur trenēt, vai tu šeit uz vietas trenē? Kā tev ir trenēšana? Es tagad baigi nebraukāju vairs nekur, tāpēc, ka Jāriks brauc uz darbu. Jāpaliek mājās kādam? Jāpaliek mājās, bet es varu braukt. Man patīk aizbraukt. Braucu arī Ziņškalnu. Tagad vairs nebraucu, ja kāds grib trenēties, tad droši braukšu, bet ir arī uz vietas, kas parādījās viena meitene, kas brauc trenēties tieši iejādes treniņus. Teiksim tā, mēs strādājam arī tādas parastas lietiņas. Un, ir jaunums visādas lietiņas ļoti parastas, kas man liekas ļoti parastas. Piemēram, es gribētu savu konkūra zirgā ieiet treniņu pie tevis, tad tu sāc no pašiem pamatiem, ja tur lēnām visu kā... Nē, mēs skatāmies, kāds ir tavs mērķis. Mērķis vienkārši uzlabot, piemēram, tur
vadību, tur voltu jāšanu, tur nostādnes un tādas lietas, piemēram. Es nenolikšu tevi līdz zemē, ka tu neko nejēdzi. Nepārlikšu tev visu dzīvi otrādāk. Tā kā mēs skatāmies, kas pietrūkst un kas ir vajadzīgs. Un es zinu, jūs ar mikrofoniņiem, ja? Kā tas darbojas? Kāpēc vajag tos mikrofoniņus? Es ar rāciju, jā. Es biju, man liekas, viena no pirmajām, kas Latvijā nopirka to, jā. Un tad pēkšņi visiem parādījās. Bet tā ir ērtāk? Ērtāk trenēt, jā, pa vienam. Tev man tāpēc, kā tagad ar mikrofonu, man nav jābļauj. Pa visu to manēžu man trenē. Mēs varam mierīgi parunāt. Man var tas trenējamies kaut kādu atgriezenisko saiti arī. Jo es viņu nopirku, jo es pati arī gribēju. Agrāk bija kaut kādi vecā rācija. Mums bija, kad es nevarēju, jo tas nevarēja atbildēt. Man tā kā gribās, lai... Tu tikai dzirdēt varēji. Jā, es varu atbildēt, kaut ko paprasīt arī trenerim. Tātad jātniekam ir austiņas divas, jā? Viena austiņa. Viena arī austiņa. Es tagad lasīju arī noteikumus iejādas, ka tev var iesildēt, tev var būt viena austiņa, tikai tu nevari ar divām. Tā kā, ka tu neko nedzirdi. Tāpēc, kā tu pa ielu staigāš tie... Pa dzelzceļu, jā, lielā. Pa dzelzceļu staigā. Pastaigājās pa dzelzceļu. Jā. Jā, tad tev nav jābļauj neko, tad tu mierīgi pasaki. Un arī pa vienam patīk trenēt, lai nav tur. Grūti vispār diviem pievērsties tā. Jā. Jo iedēja laikam ļoti daudz, ko tev jāstāst. Visu laiku katrs sīkumiņš, jā, kā tur kāju un kā tu pats. No sākuma. Pēc tam jau. Vieglāk aiziet. Jā. Nu, un es arī tā sapratu, ka tev ir savs stāllītis. Mazliet var pastāstīt par šo stāllīti. Kā uzbūvējāt? Kā jums tas viss izdevās? Kaut kā sākumā vienkārši bija daudz zirgi, kas āradās. Un gribējās kaut ko savu. Jo, nekur jau nav līdz galam labi, bet arī savā stāvs nav līdz galam labi. Ir visādas problēmas. Vai privātie, vai vienkārši nav laika nekam citam vairāk. Un kaut kā uzradās tā vieta. Ja ir kam vecāki vienkārši uzdāvināja. Un tad mēs tā lēnā garā kaut ko lipinam te kopā. Sākās 5 gadus, mēs esam vairāk. 17. oktobrī 5 gadi, kopš zirgi šeit bija. Un cik jums sākumā bija zirdziņi, kad jūs te atbraucāt? Cik mums bija zirgi, mēs atbraucām ar 2 piekabēm smago? Jau tik daudz. Nē, laikam bija 8, un tad mums bija vēl pie draudzenes stāvēja 2 kumeļmātes, 2 kumeļi, un laikam vēl kaut kādas zirgi. Un kā bija sākumā vispār? Tas tā vieglējas gāja, vai bija sākumā grūtības kaut kādas? Mēs atbraucām, nākamajā dienā bija pirmais sniegs. Mums nekas nebija šeit nosiltināts, arī tagad ir nosiltināts. Tā bija pirmā uzreiz uz ziemu, uz pirmo augsto ziemu, kad kārtīgi bija 25 grādi. Tāds pārbaudījums, pēc tam bija pārbaudījums karstā vasara, kad bija nenormālie šie dunduri un knišļi. Un ko varbūt jūs būtu darījuši šeit savādāk? Tagad jūs jau esat uzbūvējuši, bet, ja jūs būvētu no jauna, ko varbūt jūs būtu savādāk uzbūvējuši? No jauna? Nezinu, ko. Šeit nav pabeigts, jā. Līdz galvoju zināt, ko savādāk. Un skatos, kāpēc jūs izvēlējāties šādus boksus, ka ne līdz augšai ir ciet, bet, kad dzirdziņu šādu galviņu var izbāzt ārā? Mums patika. Tā kā pietiekami tā dzīve mierīga, te ir tajā savā stelpī, ka viņš var izbāzt to galvu ārā. Nav tā, ka tu visu laiku staigā garām tur ērceļu, bet tas būtu kaut kā baigi bīstami. Jāskatās pēc tā plūsmas, kāda stālī ir. Droši vien, jā. Nav jums tāds gadījums, ka zirgs pārlec pāri vai pārkrīt? Ir gadījies, jā. Divi zirgi, viens izleca.
izlec un aizgāja apakaļ tur ārā dzīvot pa ceļu. Un tad vēl nesen viens uzkārās augšā. Bet es sapratu, jums ir kameras, ja jūs redzat. Nu, es jau nevedu tieši garām zirgus, un viņš tā kā pacēlas priekškājās, pakaļkājās, un tā kā priekškājas vienkārši nolika pāri, un uzkārās uz vēdera, bet, nu, tad ātri vienkārši tās eņģītis jādabū vaļā, lai tās durvis nokrīt. Jo viņš uzkārs, viņš netika nevis priekš uz atpakaļ. Bet viņam viss kārtībā, jā. Tas jau jauns zirgs gan jau bija, ja? Tā kā. Un cik jums tagad ir zirgs stālī? Stālī mums ir laikam tagad 25, vispār kopā saimniecībā ir 25, man liekas. Man liekas, bija 27 un 2 aizbrauc projām. Jums jau nav 27 boks, kā jūs izplānojat, kurš stāvēs iekšā, kurš ārā, kā jūs to izdomājat? Iekšā stāv tie zirgi, kas ir jājami, kas ir sporta zirgi, jo es uzskatu, ka viņam, kad, nu, ja tu viņu gribi jāt un strādāt, tad viņš nedzīvo 24/7 ārā. Jā. Protams, ir, kas dzīvo, kam netraucē, bet man pietrūkst tā kā kaut kādas enerģijas. Jā, tā ir, ja viņš stāv visu laiku ārā. Nu, viņi tur Čiliņā, jā. Mēs mēģinājām kaut kā tajā karstajā vasarā arī pa nakti turēt ārā. Jā. Man tie zirgi vienkārši nesaprata, un es viņus vēl gribētu jāt, un man vienkārši, pietrūkst. Jā. Tā kaut kādi jaunie stāv, kumeļmātes arī uz dzemdēšanas periodu. Kas ir kaut kādi tagad kumeliņš stāv. Ērzelis, jā, tas arī jaunais. Un tad vēl pāris pensionāri tagad stāv iekšā uz ziemu. Un jūs arī audzējat kādus savus zirdziņus? Pārdodat? Mēs audzējam, jā. Šis, pieņemsim, ir pirmais mūsu audzētais. Viens no pirmajiem, 5 gadi tagad. Kaut ko audzējam. Vienu gadu mēs pāršāvām pa strīpu, tad mums bija 4 kumeļi. Tagad šogad bija 1, nākamgad 2 plānojās. Kā ir vispār audzēt zirgus? Viegli, grūti? Tas vairāk audzētājiem jāprasa tādam ir, kas nav tāds hobija audzētājs kā mēs, teiksim. Nu, baigi dārgi. Dārgi, jā? Kamēr viņš izaug, kamēr tu viņu vari kaut ko darīt. Tā jau ir grūti, ja tu gribi. Ja tu visi gribi labi darīt, tad ir baigi grūti. Kvalitatīvi. Nevis viņš tur vienkārši pļavā, piedzimst, nepiedzimst. Izdzīvoja. Tā kā nāk, tas mēs čekojam visu, skatāmies, naktīs neguļam. Tāds jāpalīdz dažreiz arī viņam tur ir. Jā. Varbūt jau būtu viss kārtībā, ja nepalīdzētu. Nevar, bet gribās, lai viņam viss ir labi, jā. Un kas tai kumeļu mammai varbūt ir tāds svarīgākais? Lai tas kumeliņš labi piedzimtu. Ārā stāvēt vai iekšā stāvēt, kā tai kumeļu mammai pašai? Tas ir, kas ir būtu labākais un kādi tev ir resursi atkal, lai to labāko. Protams, ka man ir tur vieglāk, ka viņa ārā. Protams, daudz, man liekas, jākustās ir. Bet ja viņa ārā, tad jau viņa kustās, ne? Pie siena viņa stāv, nē. Teiksim tā. Vitamīni kaut kādi jādod, jā? Būtu labi. Protams, viss ir, ko tu vari atļauties. Un tu arī šeit tev nāk kāds trenēties? Arī pieņems treniņiem? Vai zirgu šeit var turēt? Vai tas tikai jūs privātais tā līdz šeit? Var turēt, mums ir arī privātie zirgi. Ir privātie zirgi, kas tur var turēt. Var nākt uz treniņu arī pie mani zirgu. Uz tavu zirgu nāc uz iejādes treniņa, tā kā? Vai es vienkārši, es nezinu, kas tas ir iejādes treniņš. Tas ir vienkārši jāšanas treniņš. Jā, tas, tā kā. Viņam ļoti interesanti. Neliksim, bet mācīsimies jāt. Jā. Arī uz manu zirgu ir tie, kas uzrodās. Paši kaut kā. Un jums arī ir ponijs kāds? Mums ir ponijs, jā. Tev ļoti patīk. Jā. Kāds jums ir ponijs? Mums ir ponijs. Dobijs. Viņš ir sporta ponijs. Viņam pasarakstīts, ka viņš ir sporta ponijs. Viņam ir laminīts.
Viņam ir kādi 9 gadi. Viņš nav apjāts līdz galam. Man ir video, kur Jēriks mēģināja jāt, bet nokrita. Varu parādīt pēc tam. Bet viņš vienkārši dzīvo, bet viņš ir nenormāli jauks. Viņš neskrien ārā no aploka. Tas ļoti labi. Jā, tāpēc Jo mans ponijs skrien projām no aploka. Tā kā mēs viņu mēģinājām kaut ko vairāk viņu padarīt, tad viņam nepatika, tad viņš laidās projām. Bet tagad viņš ir šādā dzīvo vienkārši. Kad ir kaut kāds pensionārs atbrauc arī tur jauns vai ļoti forši, mēs viņu izmantojam arī kā tā kā daudz tie pensionāri ir, kas ir bijuši sporta zirgi, kas ir tiešām dzīvojuši tavu kārtīgo sporta zirgu dzīvi. Tā kā viņiem ir grūti komunicēt ar citiem zirgiem. Viņam ir bail no citiem zirgiem. Tad to poniju ielaiž aplokā ar viņu kopā un saradina. Viņš tur nekaujās ar viņu poniju jau parasti tādi nekni, jā? Nē, šis nav. Nē. Tad labais ponijs, tāds mierīgais izklausās. Un tad viņš ar savu laminītu, tad viņš vasarā padzīvo stāvlī un nēd zālīt. Tas laminīts tāds ļoti viegls pagainām. Kā vispār izārstēt laminītu? Vai tas vetārsts izārstēt nevar laminītu? Nevar, jā? Man liekas, ka nē, tas tev vetārstam jāprasa. Viņš nav ārstējums. Baigi traki, ka tā. Tikai vai jāapstādina viņš ir vai diēta. Un kā jūs te visu menedžējat? Jums kāds palīgs, vai jūs paši visu darbojaties, jūs tāpat dzīvojat? Mēs tāpat dzīvojam, mēs visu pašu menedžējam, var teikt tā. Baigies darbs. Jā. Baigies darbs. Tā kā brīvdienu baigi nav. Es redzēju, ka jūs bijat ceļojumā, kurš jums tad palīdzēja? Mēs jau ceļojam, mūsu mammas te strādāja. Mūsu mammas, mana mamma arī trenēta, viņa arī paņēma atvaļinājumu, dzīvoja šeit. Viņa pat bija aizmirsusi, kad viņai kaut kāds tur trenējamais, viņa arī atpūtās, jo viņa arī tur visu laiku. Visu laiku kaut ko dara. Viņa jau tādu pieprasīja treneri, ne diezgan Latvijā? Man liekas, ka nesūdzās, jā. Tad mēs bijām uz nedēļu projām vienkārši. Jā, un kā jūs vispār atslēdzaties no šī visa? Tā arī reizes gadā pagaidām sanācis uz nedēļu. Vajadzēja, bet es zinu, ka, ja mana mamma ir te, tad es zinu, ka viņa tā kā... Viss būs kārtībā. Jā, viņa pieskatīs, viņa pamanīs, ka kaut kas tur nav. Varbūt tās ne tik ātri kā es, bet tāpat tās pamanīs, ka būs kārtībā. Jo... Un kā jūs, piemēram, no kaut kāda stresa atbrīvojaties? Zinu, kā jums 25 zirgi, es nezinu, tur ejat saunā, lasat grāmatu, ejat staigāties uz sporta zāli vai kā? Lai nedomā tik daudz par to stāliem un zirgiem. Nekā? Nav tā baigi. Nē, ja patīk, tad jau... Tas ir, jā. Ir jau tādi kaut kādi periodi, kad baigi grūti, jo parasti jau, ka viņiem kaut kas notiek, kaut kādas veselības problēmas ir, tad jau ir visiem uzreiz. Nav tā, ka vienam tur kaut kas sasit kājiņu vai kaut kas, tad uzreiz vēl. Jo. Kādas tavā sporta karjerā, kādi tev tādi grūtākie brīži ir bijuši, vai kā, piemēram, tev tīņa gados nebija tā, ka tu gribi pamest zirgus, vai tev bija tāds, visi atrenējos un... Nē, man nav bijis nekad, kad es gribu pamest zirgus. Man lika dejot. Tautas teis, man tante ir arī vadītāja teiksmiņai. Tad man bija jāiet dejot, un tad es tur negāju dejot vairāk, jo interesēja zirgi. Es dejoju arī, kopš mācēju staigāt līdz kaut kādiem 12 gadiem. Nepatīk dejot. Zirgi labāk, jā? Jā, vienmēr kaut kā ir bijis, kad viņi ir. Tā kā... Un ko tu varbūt novēlēts tādiem jauniem jātniekiem? Tie, kas arī vēlas nodarboties ar iejāti, kā, piemēram, nepadoties, ar kādu mērķtiecību iet, vai ko tu varētu sev jaunajai, kad tu biji maziņ, ko tu sev varētu novēlēt vairāk? Man liekas, ir vienkārši jāmēģina kaut kā ar
sev pareizajiem cilvēkiem būt komandā un apkārt. Un, ja tu arī jūties, ka tu neesi īstajā vietā, tad, nebaidīties tā kā pateikt savam trenerim, tā kā paldies par darbu. Es iešu kaut ko citu pamēģināt. Jo, man liekas, tā arī tāda tā kā problēma ir, kad ļoti daudz treneri ir ļoti privāti īpašnieciski par saviem tiem bērniem, un tad tur vienmēr ir kaut kādu skandālu. Manuprāt, vajag būt visiem atvērtākiem. Tā kā tas bērns, tas jaunietis kaut ko citu arī var pamēģināt. Jā, teikt, es neapvainošu, ja man atnāks pateikt, paldies tur, Es arī neapvainošos, ka man neko nepasaka, jā, un vienkārši tā kā, nē. Jā. Tādi arī ir, kas pēc tam runā kaut ko sliktu aiz muguras, bet, vienmēr visu var mainīt. Pateikt paldies. Galvenais Paldies ar labu par aiziet Jā, vienkārši. labu aiziet, ar labu atnākt. Pēc tam tāpat tās po otru apli varbūt tās satiksimies. Jā, man liekas, Latvija tik maza, mēs tāpat kaut kad noteikti saskriesimies, tā ir. Tas tā kā, neatlaidīgi jāpatīk tam, kam tas, ko tu dari, ir jāmīl tie dzīvnieki. Tā labturība ļoti svarīga, ne tiem zirgiem, tas vispār. Tas vispār, jā, tas ir tā kā ļoti. Man kā reizi rītā ir tas online seminārs, man rītā ir lekcija par zirgu labturību no 2. Viens 5 zvaigžņu iejādes tiesnesis, viens 4 zvaigžņu. Viņam būs lekcija par zirgu labturību, un rītā būs par sociālo vidi un kā tikt galā ar visām tām negācijām arī kaut kā. Tas ir tāds. Jā, vienkārši nevajag ņemt galvā tos cilvēkus, jā. Ļoti daudz jau visi liek to mūsu sportu, jājādi konkuru, visus tos video arī, kas varbūt arī nav tur tik skaisti un iet uz to, lai mēs vispār nejātu tos zirgus, jā. Jā. Jā, tas jau normāli, ka pamaini staļļus, tā kā katram tavu dzīves posmam, man liekas, ir sava vietiņa, kur tev jābūt, kam tev jāiziet cauri. Un ne jau mēs tagad apvainosim kaut kādus pirmos staļļus, kur mēs sākām, tas bija mūsu pirmais stālītis, un mēs... Tā kā varbūt tās arī ir ļoti labi treneri, kas tieši uzsāk, tieši ar maziem bērniņiem strādā. Pēc tam varbūt tās tu esi jau izaudzis savu treneri. Jā. Varbūt tās trenerim arī nav resursi, un tad tev vajag tā kā aiziet uz nākamo līmenīti. Jā, tas ir pilnīgi normāli. Un pēc tam varbūt tās tu arī izaugsi, vai pēc tam iesi vēl konkrētāku speciālistu, teiksim, Jo visu mūžos nevarēs nojāt pie viena trenera. Tas, ir kaut kādi reti gadījumi, protams, bet man liekas, tev kaut kā tā vide jāpamaina, lai tu saproti arī kā citur, ka nav tikai tā. Ir jau arī, man liekas, ejādē lielie arī sportisti, viņiem ir arī savi treneri, kas tieši uz to pasāžu piefē strādā, tieši uz konkrētu lietu. Arī tu, jā. Un tāpatās tev varbūt tas cits treneris pateiks citiem vārdiem tieši to pašu, un tu beidzot saprastīsi, ko no tevis grib. Jā, to Anna Šeller arī teica, kad aizvot pie citu treneriņš, kā pasaka to pašu, bet vienkārši kaut kā savādāk. Un uzreiz tā dzing! Vai kaut ka tu malu vienu to pašu, un beidzot pēc nezinu, cik vai mēnešiem, vai gadiem, vai dienām, tu tā kā saproti, kāpēc man tas treneris vai mamma to teica. Tā kā es beidzot sapratu. Tā vajadzēja. Un kas tev varbūt ir tāda grūtākā lieta, kas tev ir bijusi? Tur kaut ko iemācīties vai tur staļļi kaut kādi darbi, kas vispār zirgiem tev tāds bijis grūtākais? Grūtākais kas? Ar zirgiem fiziski vai... fiziski, mentāli vispār, jā. Tā kā mentāli, ka tev ir savs stallis, tev ir tāds cilvēks, kā es esmu, visu laiku, lai visi būtu tā kā veseli. Zirgi, lai būtu veseli. Jā. Tev ir visu laiku tā kā gribās pārbaudīt kaut ko, vai viss ir kārtībā. Tad tu uz viņu tā skaties, un tu viņš tā šķībāk skatās uz tevi atpakaļ, un tev liekas, ka kaut kas jau nav kārtībā. Vai ne tā rikšo, jā? Tas vēl, to jau var pateikt, bet dažreiz tur aizēja viņi sārā dzīvo ar nojumiem. Tā kā bija tā vecā ķēve arī, kad es aizēju uz viņu. Ja bija 27 gadi.
Un tā kā es skatos uz viņu, un viss tā kā kārtībā. Bet kaut kas nav. Es saku, Jārikam, kaut kas nav. Nu, es tur stāvu vienkārši. Viņai sākās kolikas vienkārši. Nopietni. Tā kā sāk tur kašņāties, vārtīties. Tā kā, es reāli vienkārši tu jūti jau to zirgu, tev viņš ir tik ilgi, tu liekas, kaut kas nav. Tas, teiksim, tā grūtākais. Tieši tā metafiziski, nu, kas jādara, tas jādara. Nu, tas ir jāpatīk, tam visam ir. Nežēlīgi jāpatīk, jā. Nav tāds viens kaut kas grūtākais, jo nu, tas viss tev patīk, tas viss tāds progress, process, process ir tas, kas patīk, teiksim. Kaut kas vienu dienu nesanāk, un nākamajā sāk sanākt. Nu jā, tas jau treniņos, normāli. jā. Pakāpies bišķiņ lejā, tad atkal augstāk, tad lejā. Un kādi tev nākotnes mērķi vispār? Apjāt tos zirgus, kas nav apjāti vēl. Vienkārši procesā nav pagaidām nekādi milzīgi sacensību mērķi. Vēl brauksi nākamgad? Kāda ir plānā kaut kāda sacensības lielākas? Noteikti te pa Latviju braukšu lielāks, tad redzēsim. Man patīk braukt uz sacensībām, kad es jūtos gatava. Tam visam pasaku. Protams, ka ar kaut kādiem jaundzirgiem tu nekad īsti nejūties gatavs, bet nu, ka tu vismaz vadi. Nu, ka tu kā... Nu, tīpaši uz kādām lielākām sacensībām, ka tu tērē vairāk naudiņu. Tīpaši kaut kur tālāk jābrauc. Gribās vismaz, lai ir tāda sajūta. Kā tur sanāks, protams, tas ir cits, Nu, jā. viss konkurence, viss, bet lai tu vari parādīt kaut kādu stabilu sniegumu. Gribās, lai forši izjāja viss. Jā, lai ir forši un tā kā dabūt to feedbacku arī no tiem tiesnešiem atpakaļ. Nevis kaut kā tur, lai tikai aizbrauktu. Nu, jā. Tā kā negribas tā vairāk. Un ko tu esi prom sacensībās, kāds samanedžērs tāli visu, kurš tev... Es neesmu bijis daudz prom, es esmu Jā. bijis tagad 3 dienas projām. Tad, kur ir Jariks samanedžē visu. Es esmu arī viens cilvēks, orķestris, šoferis, kaku tīrītājs, iekrāmēs savu zirgus mašīnā un braucu. Tev vēl kāds brauc līdz palīgā, vai tu vien Es pati? braucu vien. Nopietni? Man mamma parasti palīdz kaut ko tur bišķi jāpieturēt, apsedlot, bet, tās brauc vien. Tur jābūt ļoti drosmīgam, lai vienam brauktu. Nē? Tagad es vispār ar 3 zirgiem, ar mašīnu to lielākas. Jā? Jā, šos ir. Tev tur arī, kur dzīvo tie mašīnā, vai tikai zirgi? Ir tāda istabiņa, tur Jā. baigi nav, Kur gulēt vienkārši? Jā. Brauc tur. Nu, interesanti. Forši. Agrāk mēs arī ar Jariku zirgus vadājām pa Eiropu arī. Tāds pakalpojums, ja, kad Ir braukts daudz, es negribu vairāk arī braukt. stāvais ceļš, jā, nogurdinoši bišķi. Tad sanāk, jā. Tāpēc man patīk arī te uz vietas. Tu kā nav jābrauc katru dienu uz Tallinnu atpakaļ. Viss ir uz vietas. Tā braukšana arī man tur gribās. Varbūt sacensībām uz Lietuvu aizbraukt un rudenī, bet tāds. Es iedomājos, man kaut kāds 6-7 stundas vienā virzienā jābrauc. Baigi daudz, jā. Vēl viss pārējais. Tur vēl viens un pēc tam vēl atpakaļ jābrauc. Nu, bet, piemēram, man ir zirdziņš, to arī, ja tas zirdziņš būtu apjāts, arī viņu varētu iestrādāt tā kā uz jājādi, ja es gribētu, piemēram. Ar tevi tā arī var sarunāt? Jā, tā? var sarunāt. Tu ņem uz iestrādāšanu, ja to zirdziņus. Un... Jā. Ir tādi. Šobrīd nav neviens tāds, bet ir, jā, uz darbu. Un tu arī braukā pa citiem staļiem, trenēt vispār, ne tikai uz Inča kalna. Esmu braukājis, kur sauc, tur brauc, teiksim tā. Tu brauci arī viens tikai, vai Atkarībā tad, naudiņas, cik jā. naudiņas, Jā. cik tālu, cik man lai ir izdevīgi kaut atbraukt, Tas jā. aizņem laiku, protams, Jā. ka foršākiem ir, kad Ka ir sanāk kaut vairāk. kāds maršruts. Un kur cilvēki tev var atrast, sazināties ar tevi, ja viņi gribētu ieiet trenēties pie tevis, vai... Ar Facebookā, Instagramā, man liekas, ar telefonu numurs arī ir. Jā. Vienmēr var atrast. Jā, tā kā jūs vēlties, lai jums Elza kāda jaunvirdziņa iestrādā, tad noteikti sazinieties ar viņu.
Un arī šeit kādu pensionāru var atvest turēt pie jums uz stāli, jums tik liels ganības, vai jūs... Nē, pietiks. Pietiks, jā? Pensionārs pietiks. Pensionārs pietiks. Jā, Mums tā ārā ir pilns jau ar visiem. Nu, tur jā. Jau. Tā ir cita aprūpe, jā, ar viņiem bišķi savādāk. Nu, jāpieskata baigi. Pietiekami daudz jau zirgi ir ārā, viņi tur jau ir. Protams, viņiem vajag nevis viņus maksimāli sabāzt tur, cik var, bet lai visi būtu priecīgi. Un... Jā, nu, lai kvalitatīvs vienkārši. Kvalitatīvi, jā. Tas nevairāk. Viņams ir par to vērtēšanu arī bērniem. Ir tā, kad bērniem arī ir tiesneši malā, kas sēž 2 kopā sarunājas un liek tikai 5 atzīmes. Viņi Ko tas nozīmē 5 neskatās konkrēti, kā viņš visu pa elementiem. Viens tiesnesis, kas sēž priekšņā, skatās elementu, un maliņā sēž 2 tiesneši kopā. Viņi skatās uzsēdi tikai tam bērnam. Jā, visu, kā mums stāv elkonīši, rociņas, pleciņš, kakliņš, galviņa, gurniņi, celīši, lai nav. Tad viņš skatās, kā viņš tur arī strādā to zirgu, lai tur ar piešīm pa daudz vai neraust. Un tad viņš tieši par to vienu liek atzīmi. Okay. Un tad tur vēl kopējais iespējas un kā izved to zirgu pa schēmu arī. Nu, protams, savstarpēji saistīts, bet arī tas, ka atsevišķi to pussēdi, ja tu tur smuki sēdi, tu var dabūt ļoti labi atzīmi. Kā tu tur darbojies. Bērniem vairāk uz to uzsēdi, tā kā fokusējās, arī, jā. Ne tik daudz to zirgu. Tas ir arī saistīts, ja tu tev tu zirgs, tu skries galvu gaisā un raustīs galvu, un tā ir arī tā vadības līdzekļi, ko tu tā kā vairāk uz to bērnu, kā viņš spēj izvest to zirgu, nevis tieši uz to zirga kvalitāti un ekspresiju. Tieši kā tas bērns strādā ar to zirgu, kas viņam ir. Un kā vispār tām trenzēm zirgiem? Visas ir atļautas vai tur... Kā pa to tēmu? Nav atļautas, ļoti mazāk ir atļautas nekā konkurā. Jā. Ir... Vai nu ir viena trenze, vai nu ir tas trenze un lauznis, kas iet kopā mutē. Tie iet trenze un lauznis iet drīkst no, manuprāt, 6 gadu vecuma zirgam. Un jātniekam no junioru vecumā drīkst tās mazās schēmas. Nē. Okay. Daudz nekādas parastās trendzītes pa lielam ir atļauts visādas. Un zirgam jābūt kaut kā sakoptam, obligāti jābūt copītēm, jātniekam jābūt copēji, kā par to, kā tas jātnieks un zirgs tā kā ir sakopts. Jā, ir jābūt sakoptam. Zirga matiem jābūt sakoptiem, ir obligāti copītēm jābūt. Copītēm. Jā, vienalga, cik biežas tu gribi, bet copītes... Tieši copīts vai arī var bizītes kaut kādas, piemēram, tur uzspīt? Copīts. Copītēm, jā. Ja tev tur būs garš zirgs ar garām krēpēm, tad tu vari tur garo bīzi sapīt. Nu, ja tev var tā, jā? Andalūzietis, jā, bet kā vispār copītis. Sapīt un bizīti un uzliekam copīti. Un jātniekam jābūt copēji? Jātniekam matiem savāktiem, lai nav šitie te mati savāktiem, obligāti cimdiem rokās jābūt ir sacensībās. Ja tev nav cimdi, tad tu nevari startēt. Nopietni, jā. Garie zābaki, garai tai žaketei arī jābūt obligāti, vai tas... Garo drīkst arī jāt no 3. schēmas līmeni, no junioriem drīkst ar garo. Grand Prix obligāti tikai ar garo. Obligāti, jā. Ja, tikai ar garo. Pārējie var... bērni visi ar īsajām žaketītēm, jā, fraku tikai. Kāpēc vajag to garo? Iejādē vispār. Es nezinu, man liekas, tas tev no kaut kā vēsturiski cēlies, varbūt ar tradīcijas, jā. Man netraucē zirgam tur plīvot. Man bija tas zirgs, jā, ka es pirmo reizi uzvilku neapdomīgi, bailīgi uzvilku sacensībās, un tad viņam pa dibenu. Man bija kaut kāds saspraužamās adacis tos pie biksēm priekšā saspraut, lai neplīvo pa gaisu. Kā vienmēr viss jāpamēģina mājās. Arī uzvilkt kaut ko īpašu. Un tie iejādi segli, obligāti jābūt iejādi segliem nav kā, kad izdomā ar kādiem konkursu segliem startēt vai, kā ar tiem segliem? Latvijā te droši ir konkursu segliem, jā. Ja tu gribēsi kaut ko vairāk, lielākas schēmas, tad, protams,
Tu pats jau gribēsi nopirkt ieēdas sedlus. Viņos daudz ērtāk sēdēt, vai ne? Viņos citādāk sēdi. Man nav nekad pieredze baigi ar ieēdas segliem, tāpēc es tā prasu. Citādāk ir, nu, teiksim, es jaunzirgus apjāju, tas lai konkursu sedlus. Loģiski, jā. Vieglāk viņos ir noturēties, teiksim, ja man izcit ārā, tad es viņos tieku atpakaļ. Jā. Gan nav statistika, tā nav. Tāpat tās aiziet pāri. Bet, jā, sadlos, tu baigi uzmet, tur izsit ārā, tev grūti tikt tur atpakaļ iekšā. Tu viņos tā baigi dziļi iesēdies, neties? Nu, dziļi, jā. Cits leņķis kāja ir. Tu neturies, jā, sadlos, tu neturies. Konkursu sadlos, tu turies ar kājām un ar ceļiem. Jā, sadlos, tu neturies. Ar ko tu turies? Tu sēdi vienkārši ar visu kāju apkņem, un tu vienkārši sēdi uz līdzsvaras balansu. Tu neturies. Ja tu sāc spiest ceļus, tev kāja iet uz augšu. Tur baigi, nu, protams, bišķi jau, ja vajag, tu pieturies, bet pa lielam tu nespied ceļus klāt. Es viņus vaļā. Un kā cik svarīgi, kāda tev zirgam mugurā ir gaita? Piemēram, viņam riktīgi neērti rikšķi, tur atsvarīgi. Nav grūti izsēdēt tos manēšu rikšķus. Atspērīgi nav, nu, ir, protams, kas ir nērti tie zirgi, bet atspērīgi nav nērti. Viņš tā kā pēc sajūtām, viņš tā kā lielākus tos soļus un diezgan mīkstiet. Protams, tu vari sevi noturēt. Ja tu tur būs tā kā puņķis kaut kāds makarons, pusvārīts, tad būs grūti. Tas ir jāiemācās. Kā to līdzsvaru noturēt? Jā. Bet tev ir tā kā vēduru, vajag riktīgi izsēdēt, ja tos, nu, tā kā rikšus, vai tu jau brīvāk sēdi, jo tev būs tā kā, nu, labāk. Pat tu brīvāk sēdi. Jā? Protams, nu, korsets muskultūra, kā jau visam jānotur savu augšdaļa. Un tur jau drīzāk pat bišķi tā kā piecelt dibenu augšā tajos plašajos rikšos. Jā? Tev neskatīt, kā kļūda kaut kādu, vai ne? Nepamanīsi. Nepamanīsi, jā? Tu pat nepamanīsi. Ja, protams, tas zirgs tevi labi nes. Ja, protams, tas zirgs atkal viss no sākuma. Atbrīvotība, kontakts. Ja viņš vienkārši kaut kā būs tev iekāries, tur pa pusē pavadās, pusaritmisks, saspringtu muguru, tu nenosēdēs. Būs grūti ļoti. Kaut kā tur ātri aizskries, jā. Ja tu to pareizi darīsi, tad būs ērti. Būs pat ērtāk nekā parastie rikši. Bet tur vajag daudz garāks kāpšs, vai ne? Nu, ieēdas segliem. Sanāk. Tie ir citādi sadli. Jā. Nu, sanāk, ka tev tā kāja konkursa sadlos tev iet tā kājas priekšu. Uz ieēdas tev viņi iet uzreiz uz leju. Bet tāpat tās jābūt ir kāpslītim, pādai vienā līmenī. Nevajag tur tā, lai ar pirkstgaliem knapi tur tos kāpšus aizsniegt. Un ieēdnieki vienmēr ļoti taisas, viņiem tās muguras, viņi tās skaisti sēž, to jau arī ņem vērā, vai ne, kā tā mugura taisni ir. Jā. Viņi vienmēr tādi stalti skaisti. Jā, nu tas tavu vadības Bet to vai tad līdzekļi. nevērtē? Vai tad to nevērtē, kā tu sēdi? Tas ir kopējs iespējas. Bērniem vērtē arī. Jā. Nu, tas ieēda subjektīvi ir. Subjektīvi. Jā, man liekas, baigi grūti, ne? Tad tur kādam tiesnesim vairāk patīc, kādam mazāk. Un... Tā ir kaut kādas personiskas preferences, kas man arī, ko es tiesāju, baigi nepatīk. Pirmo reizi tu tā kā piedod, tu tā kā jau paliec dusmīgs, ko tu to zirgu jau moki. Kur tu iemācījies par, nu, tu teici tiesnesis, kur tu mācījies par to? Bija pagājuši, kad bija pirmo reizi Eiropas jātnieku federācija, European Equestrian Federation, taisīja tās mācības, arī saistībā ar zirgu welfare un visu nacionālajiem tiesnešiem tieši. Un tad kaut kā es ielicu tajā laivā, un tad mums bija 5 online Zoom lekcijas. Angliski viss, jā? Angliski viss. No sākuma runājam ļoti kā jātniekam, kā vienkārši trenerim. Ļoti interesanti. Nu, viss tas pats, bet tikai vēlreiz. Un,
tad arī tiesājuma schēma, skatāmies video, liekam atzīmes, un tā kā tas pirmsveikšņu tiesnesis mums stāsta, kādu atzīmi viņš ir ielicis un kāpēc. Un tad pēc tam lekcijām bija jānotiesā individuāli, bija 5 schēmas jānotiesā. Pašam mājās lēnā garā, tu tur vari klikšķināt to video uz priekšu, uz atpakaļ, okay. Tāpat tās, bet jāliek atzīmi. Viņi iedeva, ja tev kaut kāds video? Jā. Katram savādāks vai viņi? Nē, visiem mēs tur, cik es nezinu, bijām. Pēc tam kaut kā izvērtēja tos mūsu dalībniekus, un tad kaut kādus 30 vai 35 uzaicināja klātienē, tā kā uz 2 dienu mācībām. Tev arī? Es tiku, jā, uz turieni. Un tad mēs bijām Bulgārijā. Wow. Kas jums tur bija jādara? Arī vienkārši runājām, skatījāmies, kā viņi tur, sacensības, uz ejot sacensībām. Skatījāmies dzīvē, kā viņi tur jāj, ja, ka tu nevari to video tur klikšķināt uz priekšu, uz atpakaļ un skatīties vēl 5 reizes cauri. Likām atzīmes, arī runājām, pēc tam teorētiski parunājām, visu kaut ko. Viss ar video materiālu uzskaits. Pēc tam arī bija tāds ļoti neliels teorētisks eksāmens. Tas bija ļoti vienkārši. Tāds tiešām ļoti vienkārši. Un tad arī mums bija kaut kādas schēmas, kaut kādi elementi tur jānieties, un tad mēs tur visi dabījām to certifikātu. Un šogad tā kā tas pats. Gan jaunie visādi, gan tie, kas bija pagājuši, kad un arī būs kaut kāda klātiena, tad jau redzēs. Tikšu, netikšu, nezinu. Bet ļoti, ļoti interesanti. Jā. Galvenais, lai patīk, jā. Ļoti noderīgi. Un tā kā tiešām skaties tos 5 zvaigžņu, tā kā tos tiesnešus, man ļoti, ļoti, kas no tā visa patīk, ir, ka ir jāiemācās tā informācija pasniegt tādā veidā, kad viņa nav apvainojoša, viņa ir palīdzoša, bet viņa tajā pašā laikā ir strikta. Ļoti sarežģīti jau izklausās, jā. Bet, elite tev jāspēj, pieklājīgi jāspēj viss. priesklājīgi runāt, paskaidrot savus viedoklis, bet tāpat tās, tā kā neaizvainojot to jātnieku vai tas tā likās tā, tas kā klausies, kā viņš tur runā, kā viņš to visu pasniedz, un tas līmenis tur Bulgārijā, ļoti zems, iejādē, un vispār, kas tur uz vietas, ļoti zems, zemāks nekā mums Latvijā pat bet tāpat tās viņš tā kā runā par to visu, ka tā kā, bez personiskām emocijām, tas tā ļoti... Bet ir bieži, ka sacensībās apvainojās, kad kādam ir ielikts tāda, ne tāda atzīme, kā viņš grib. Es domāju, ka mūsu, diezgan. Man tā nav vairāk. Tu zini, kam tu patīc, kam tu nepatīc. Tu dari to priekš sevis. Es nedaru to, lai es aizbrauktu, tur dabūtu lielo kausu, teiksim tā. Tas ir tas process. Šoreiz nesanāca. Tas sanāca, šitais nesanāca. Un tie pavisam mazie poni arī izskrien tās iejādas schēmas, vai tie nē? Vai nav tāda? Tāda, man liekas, nav. Nav, jā. Varbūt kāds, man liekas, nav. Kaut kādi tie lielākie jau bišķiņi. Jā. Un tu Latvijā tā kā izmācies, par to kaut kādu tiesnesi, un tad tu vēl papildus tos certifikātus tā kā piemācies, vai? Mums Latvijā nav baigi nekādas sistēmas, lai tu varētu mācīties par tiesnesi. Mums nav tādas. Tāpēc tu... Tāpēc tie bija pirmie tie kursi, un es kaut kā ieleču tajā laivā. Nebija tā, ka man kaut ko es tur patiesāju pirms tā Minčkalnā, kad Everita prasīja, bet tā kaut kā iepatikās. Jā. Man liekas, man arī patīk, tāpēc, ka tu... ir tie, kas apvainojās, vai kaut kas nav bijis tik labi, vai tu skaties tajās atzīmēs, ka man šitais tiesnesis ir ielicis tur 70%, un šitais man ir ielicis tur tikai 65%, jā. Bet, jau tā kā, pirmkārt, citas tās vietas, ko tas tiesnesis redz, kur viņš sēž, un arī viens varbūt tās ir ielicis
viens ir stingrāks, varbūt tās viņš visiem ir ielicis daudz zemāks dzīves. Bet man kaut kā baigi netraucē. Tāpēc, ka es atbraucu atpakaļ šeit, un ir savi darbi, un ir savi zirgi, un tu esi projām no tās vides. Un kā tev vispār ar bulingu Latvijā viss? Es izgaisu tam cauri, vai kā tu to uztver visu? Es nezinu, es esmu uzaugusi, es arī esmu pati bijusi mazs bērns stalī, kas ir apžojis citus bērnus, teiksim, nu kā jau visur savā spēļu. Protams, ka to baigi negribās atcerēties, bet nekas tāds. Tagad man ir godīgi, kopš es esmu šeit, tā kā man ir savas lietas, man ļoti gribās par visiem tā kā labi domāt, lai visiem viss izdodās, ka tu neesi tā kā tajā vidē, kur ir daudz tie cilvēki, kuri kādam kaut ko grib noskaust vai vienkārši katram ir labās vai sliktās dienas, ja tu kādam netīšām kaut ko uzbļauj vai, negrib nevienu redzēt, nav tās savieptās sejas. Visādi esmu kleistos uzaugusi, tā kā tur ļoti daudz tie triggeri, tur, pieņemsim, esot kleistos, kas tevi tā kā uzvelk, un tad, man liekas, tu pats paliec tāds arī uzvilkts un nejaukāks pret visiem, un tāds. Un kāda tev vide ir apkārt, tāds arī tu pats būsi. Nē, ir arī, kas ir, bet tā kā nav žēl, un lai izdodās visiem kaut ko. Savas lietas, ko darīt, tad nav ko citu dzīvē līst. Tā, katrs pats dara savas lietiņas un dzīvojās. Tas jau, nezinu, tāds baigais bulings, tā kā vienmēr kaut kāda diskusija, tas tā kā, ja es nepiekrītu tavam viedoklim vai kaut kāds man ir citāds, tu padiskutējam, es daru tā, kāpēc, tu dari tā, kāpēc, okay, labi. Tā kā vienmēr arī var mācīties. Jā. Tā kā es arī joprojām mācos visādas lietas, kas ir. Visu mūžu Visu to pašu un vēlreiz un vēl klāt, pa visādām tēmām. Kādām jāšanu, zirgiem, veterināriju, visādu. Jā. Visu laiku būs ko mācīties. Visu laiku ko mācīties, jā. Tā kā tas jau citu cilvēku viedoklis, tas jau nav tavs viedoklis. Tas, ko citi cilvēki domā, tev jau nav jāņem tas galvā. Protams, ka ir grūti, teiksim, ar to zirgu arī, ko, mans tā kā labākais, vienīgais zirgs, viņa ir maziņa, viņa nav talantīga, priekš iejādes, nav talantīga, un tā kā ļoti daudz cilvēku teica, ko tu vispār dari ar to zirgu? Tā kā, priekš kam? Priekš kam tu jāiet? Pēc tam teica, ja tu būtu ielikusi to darbu iekšā kādā citā labākā zirgā, vot tad būtu, jā, tad būtu cita jāšana. Tajā pašā laikā nebija nekā cita, ko jāt. Ko darīt, ko man sēdēt uz divāna. Tā kā, man liekas, ja es ar to zirgu varu izjāt kaut kādu Grand Prix, tad tagad arī ļoti daudz, vairāk cilvēku parādījušies ir tā kā bišķi. Varbūt tā nav, bet varbūt es bišķi atvēru durvis visam vaļā. Ja es ar to zirgu varu kaut ko izdarīt, tad varbūt tās citi arī var mēģināt vismaz. Tas... Katrs dara pēc tiem apstākļiem, kas viņam ir iespējams, kā viņš vēlās. Tas kā, to es labi atceros, ka daudz, pat neslikti gribot, tā kā, vienkārši, kāpēc tu to dari? Tur nebūs tā kā, kāpēc tu paņēmi un izdarīji, ja to. Nē, kaut kādā, tā kā procesā. Jā. Tāpēc galvenais, lai tas zirgs grib darīt. Kā tu var saprast, ka viņš grib, viņš negrib? Tu jau jūti, kāds viņš ir. Jā, Ka viņš ātri mācās tā kā, ka tas nozīmē, ka viņš grib, vai? Es jau izstāstīju, kā es tiku pie tā zirga, jo viņš negribēja lekt, viņš ļoti labi, zināja, ka jāapstājās ir šķēršļiem. 2 reizes un iet mājās.
Un, kāda tā, pieņemsim, tu viņu sēdlo, ja viņš ir noguris, viņš žmiedz ausis, mēģina dažreiz tev tā ieknapsēt, jā, tu uzkāp viņu iesuņot, jā, jūti, ka dīgans ir tāds, tāds, šodien negribās. Tāds. Tu viņa nekad tā nebija. Vienmēr ejam darīt. Dažreiz pa daudz darīt, dažreiz jums aizbrauc pa daudz stress un kaut kas. Un super jūtīgs arī tāds, ka tu nevar tur jaku novilkt, teiksim. Jā. Mugurā. Bet bišķiņ tādam sporta zirgam jau vajag, lai viņš ir tāds bišķiņ. Jā. Tāds, bet arī, ka tu tur kaut kādās sacensībās aizbrauc. Mēs bijām arī kaut kad Polijā, tajās kavaliādās, tur arī aizēja lielajā tajā arēnā arī ar sagu. Neko nevar ne jaku novilkt, ne sagu noņemt. Vienkārši tur uz vietas lēkāja kaut ko. Es saprotu, ka es pati arī nevaru nokāpt. Ārprāt. Tu domā, kā tu jāsi tur? Tas jau interesantāk, tieši bišķiņ kaut kā. Un saprotu, ka esmu viena ejādnieka, un visi tie konkuristi man riņķī lēkšķi un skatās uz mani, tā kā es nezinu, uz ko. Nu jā, es tajā iejādē, man tieši tāpēc es arī gribēju atbraukt pie jums. Es tā saprotu, ka jūs arī iejādi vairāk, un, jo es domāju, ka daudz nezinu par to iejādi daudz ko. Un man liekas, iejādi ļoti grūta. Man skatījuma punkta liekas ļoti grūta. Bet visiem būtu jāpamēģina tās mazās schēmiņas pajāt kaut mazlietiņās. Tur daudz sacensības arī ir, kur var pamēģināt. Bet vajag treneri, kas tev iemāc to schēmu. Tev nevajag treneri, tev vajag kādu, kas tev, jo daudz arī es tagad šovasar patiesai tās mazās sacensības, kur arī kaut kādi konkūri jātnieki ir, brauc, pamēģināt arī. Vajag tev kādu, ja tev nav priekšstats, tev vajag paņemt kaut kādu trendiņu, lai tev izstāsta, kas ar tavu zirgu parāda, izstāsta, kā darīt. Jā, kur tā jau tu vari to pašu arī, tev tur maršruts, tev tā schēma, tev visi uzrakstīts. Tu viņu iemācies mājās, sēžot un iemācies. Tieši ko grib redzēt, kā tam vajadzētu izskatīties. Man ir viena video ideja. Tu varētu atbraukt pie manis, mani patrenēt uz iejādi, un kāds mums varētu filmēt, un tu visu stāstīt, kā labāk. Jo es neesmu tādu iejādes treniņus nekad ņēmus, tas būtu ļoti interesanti. Tie iejādes treniņi vēr tā kā tā meita, prasa iejādes treniņi. Tā kā es nezinu, ko tu tur gribi darīt. Es piruetes lēkšos vai kājas tempos mainīt vai ko. Tas ir parasts treniņš, jā. Tas ir parasts bez lēkšanas. Jā, uz elementāri. Tieši to arī tie video varētu tā kā izstāstīt, jo, jā, tas tā interesanti. Tas mums visiem vajadzīgs tā iejādi. Kaut kā līdz tam šķērslam jātiek. Un pēc viņa jātiek uz nākamo. Tā vadība ļoti svarīga, tas ir ļoti svarīgi. Kāpēc Jāriks ar to zirgu, ko ar Jārislavu apkalā, to arī. Tas ir konkūra zirgs, tā kā pēc izcelšanās vairāk tīri normāli lec arī. Jāriks pamēģināja palikt. Lec, visu, ko lec, bet kaut kā tik līdz tam šķērslim diezgan uzvalkās. Tā kā jau vairāk tu lec, jo sliktāk tev sanāk tik līdz tam šķērslim, tāpēc es viņu tā kā jāju vairāk. Jo pārlikt, mēs tā uzskatām, ka tur pārlikt nav problēmas. Kaut kā jātiek līdz viņam ir. Jā. Tā ir problēma. Man tieši tagad ar manu zirdziņu, man arī tieši tagad tā problēma, kad man tieši vajag piesārāt uz to vadību, jo viņa pēc leciena, skrien, tā kā, un gribētos, es skatos to video un vienkārši izskatās no malas tā, ka es nesaprotu īsti, ko es daru. Tā kā ļoti vajag pie līkumiem piestrādāt, kā es uzzeju, un to man ļoti vajadzētu patrenēties, jā. Tas tieši, jo lekšana arī viņi ļoti labi visu pārlec, visus no tuvāks, tālākas distances, tikai aiziet līdz smukļam šķērsliem. Un tad, kad paliekā šitie augstumi augstākie, sarežģītākie, visas tās kombinācijas, tad tur arī rodas problēmas. Jā. Tā kā tev būs jāatbrauc pie manis. Es jau jūtu. Arī laikam svarīgi atrast kādu tur to trenzi un kāds zirgs jūtīgs vai nejūtīgs. Trenzes arī. Es ļoti bieži mainu trenzes. Jā. Man arī personīgi nepatīk jāatra lauzni. Būtās kāds ir ievērojis arī to Grand Prix jāju ar trenzi. Starptautiskās sacensībās līdz 3 zvaigznēm tagad drīkst jātur trends, bet tā tikai ir, sanāk, ka viņam mutē ir
ir Trenze un tas Lauzas. Ir divas pavadas. Tas jā, ir Trenze, jo ja nevajag, tad nav ko uzkrāmēt Priekškam, tam jā. zirgam virsū, tur viss kaut ko. Un, viņai maza mute ir, un viņai nepatīk arī, kad tur ieliek kaut ko daudz. Un agrāk, jā, kad vajadzēja kaut ko drošībai, bišķiņ, kad vajag kaut ko stingrāk. Tagad nepatīk man tur sakrāmēt visu. Un Trendzīts kaut kad pamēģinu vienu otru periodiski. Nav tā, ka tu nopirksi vienu Trendzi, un tad tu jāsto zirgu no 3 gadu vecuma līdz 15, jā, ar savu vienu Trendzi. Kādas problēmas ir, kamēr tāk kaut ko pamainīt arī ikdienā. Nu, ļoti jauki. Paldies, Elzei. Bija ļoti interesanti, ko pastāstīt. Tikai jūs noteikti vēlaties kādas iejādas treniņas jūsu stālī. Sazinieties ar Elzu, viņa labprāt atbraukt pie jums. Un paldies, ka noskatījāties šo podcastu. Zirdziņš arī ir priecīgs, gaida pusdienas. Tā kā rakstiet komentāros, kādas vēl viesis jūs vēlētos, par ko jūs vēlētos runāt. Un tad jau atkal tiekamies nākamajā podkastā. Atā! Tā.